Audio Jungle. Lieldienu rīts, aizputē, Misiņkalna mototrase, Latvijas čempionāta pirmais posms motokrosā. Par to, kā veicās sportistiem, par to, kā atpūšās skatītāji, par Misiņkalna dubļiem un putekļiem, skatāmies mazliet plašāk. Set my soul on fire. My heart beats low while the flames grow higher. Strike a match and then the truth is told. I'm gonna set my soul on fire. Devil made me a woman, I ain't no liar. Her eyes burn black like a lake of fire. Struck the match and then I sold my soul for the black-haired girl from the lake of fire. Kā lieldienas? Brīvdienas. Kā lieldienas? Labi, primā. Es jau cenšos padalīties ar olām. Kā ar olām šodien? Vai dieviņ tētiņ kāds 20 izdalīja? Kā lieldienas? Forši, krāsojamies. Vēl sasistas, bet ir pabraukts treniņš un diena ir iesākta. Kā olas šodien? Nesāp, viss kārtībā. Kā ar olām? Viss kārtībā. Cik fizisks? Ļoti. Uzkāvāties jau kurš kuru? Nē, mēs ar omletēm pamētājāmies un viss metā mienu tādu. Pa olām tu neatbildi, jā? Nē, Pa ko atbildi? pa kafiju. Šodien vēl gandrīz braucienā vienreiz sadangāja baigi olas. Baigi. Visas lieldienas gandrīz aizgāja pa pieskaru. Cik olas šodien es apēdzu? Vien. Nē, es šodien vēl paspēju sasisties. Paspēs? Domāju, ka jā. Šūpols? Šūpols diez vai. Odi? Ai, nu netraucēs ātrumā, zini, tur šķīdīs par brillītēm. Labi, veiksmīgi.
Sacensības norit ar pilnu jaudu. Skatītāji bauda motokrosu, taču kas notiek boksos? Skatāmies. Aizputas Lieldienas dublīts no rīta kvalifikācijā. Jā, džeki bija salaistījuši panākt, diezgan parūpējušies un trasa bija dubļaina. Labi, tāds pārsteigums bija pirmais, kad tāds dubļs slapšs, bet pierāda un bija jau ok, labi, jā. Treniņos iebrauc trasē, tā nesapratu, kur atrodos, jo pēc Rumānijas un Krievijas trases bija daudz sarežģītāks, un te visu laiku tāds, pārāk vienkārši likās leciens lejā, tāds taisnais augšā lejā, un bija jāpierod pie tā ātrums, Ar kādu mērķi pats šodien eji pie starta barjeras? Senioru klasē iet jau savam priekam, pabraukt tā, lai bez traumām, lai vismaz, lai es pats justos močs, lai var strādāt. Jā, viss kārtībā. Vakardien mazo komandu uzvarēja. Tas ir arī, es domāju, liels panākums priekš mums, kā komandas, kas tikko pirmo gadu Latvijas čempionātā ienākusi. Un esam apmierināti, tikai viss jāturpina tāpat kā vakardien. Prognozes šodien MX1 klasē? Kā es varu zināt, kurā mocis nojūg? Priekšējā brēmas trosīt pārplīs otrā līkumā jau pirmā aplī un sanāca vēl bez priekšējām bremzēm izbraucienu. Man tā dzīvē vēl nekad nebija piedzītas rokas un visu laiku nebija brauks pa tādām ātrām trasēm. Pēdējās gongas divas bija man pat dubļiem un tur jau lēnām tur sēdi un brauc un tev rokas nepiedzinās. Šeit bija pilnīgi kaut kas cits. Mocis brauc un es. Kopvērtējums? 3. Brīnišķīgi priekš Lieldienām, ja maz braukt? Ideāli. Pirmajā braucienā mocim regulējumi nebija nebija tik labi un baigi piesita pats rokas visu un tad nedaudz atlaidu. Varbūt varēja būt izturējis, bet bija kā bija. Otrais brauciens, esi apmierināts? Jā, pārliecinoši paņēmu startu un centos noturēt. Un atzīšos, ka nedaudz palīdzēja Baltgals, kurš pieturēja Meldrāju, bet kopumā izcīnīja tomēr. Es pats jūtos ļoti labi. Trasa pazīstam, kā tepat tās mājas. Ļoti patīk, bet trasa diezgan slidena. Un es nezinu, laikam vainīgais rupmais sēdz pa ziemu, ka tik ātri var pabraukt. Kādi plāni šogad? Uzvarēt ADAC un pasaules čempionātu 85 klasē. I know who you are, you glow in the dark. I knew it from the start, you have a bird in your heart. There is nothing wrong, but the road we are playing, my dear. And there's nothing wrong, and it has never been. I know who you are, you glow in the dark. I knew it from the start, you have a bird in your heart. With just a little help, every mystery is solved. I know who you are, you glow in the dark. I knew it from the start, you have a bird in your heart. Kas tie tādi ir? Paparazzi! Paparazzi! Tinās! Oi! Es tad pārstāju filmu.